starp mani un gaismu, stāv tumsa bieza, ne apkārt tikt, ne cauri. Šodienas epizodē Signe Elīze Stebere. Signe ir ļoti aizrautīgs cilvēks, dedzīgs un dziļš. Signes dzīve vedusi viņu cauri mūzikai līdz pat skolotājas karjerai, tālāk jau uz garīgiem piedzīvojumiem un dziļumiem, tepat Latvijā līdz pat Indijai. Un šodien Signe jau zināma ar veiksmīgu Nirvana Travel ceļojuma aģentūras dibināšanu. Par to visu arī parunāsim šodienas epizodē, kā Signei gājis, ko iemācīsies un ko iegūs. Šī būs patiesi aizraujoša epizode, tā kā sagatavo popkornu un tiekamies sarunā. Labi, 3, 2, 1 un aiziet! Sveiciens, nezinu kurā epizodē, jo ir pienācis tas laiks, kad epizodes sāk parādīties jau tik daudz, kad vairs nav jāskaita. Un šodien pie mums ir vēl viens brīnišķīgs viesis, vēl viens ļoti brīnišķīgs viesis, viese. Signe, viešņa. Tā ir esot latviski. Okay. Neizklausās labi. Bet tas nav būtiski. Teikšu viese. Signe Elīze Stebere. Signe, teikšu kā ierasts, teikšu no savas puses, ne no interneta dzīlēm, ne no kāda cita teiktā. Signe ir šobrīd Signe ir ceļojumu aģentūras Nirvana Travel vadītāja, bet tas nav vienīgais, kas ir par Signi. Signe ir arī, teiksim tā, mūzikas autore, Signe ir ierakstījusi dziesmu, grāmatu varētu arī teikt dziedātāja, jā, uzrakstījusi grāmatu. Tad es teiktu tādu poētisku dzeju grāmatu, bet noteikti Signe pastāstīs. Signe ļoti bieži dalās arī savos stāstos un savās pārdomās tādā poētiskā un skaistā veidā Facebookā. Tas ir tas, ko es redzu. Un Signe ir aizrautīga ceļotāja un dzīves baudītāja. Es teiktu drīzāk tāda šobrīd vairāk ceļotāja laikam, un agrāk vairāk tāda kā piedzīvojuma meklētāja. Bet es dodu vārdu tev, Signe, pastāsti tu mums. Ko tu teiktu? Kas tu esi? Kas es esmu? Manuprāt, ka tas ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem. Saka katrs. Es nezinu, vai kāds ir atradis atbildi. Un es domāju, ka patiesībā dzīves laikā to izdarīt tā arī nav iespējams. Tā līdz galam. Bet, ja man jāsaka, jāmēģina, tad vienmēr es saku, ka vispirms laikam kaut kas tāds gaistošs dvēsele. Es nezinu, kā mēs varam ietērpt kaut ko, kas ir nepārtraukti mainīgs, nepārtraukti plūsmā, kustībā. Teiksim tā, es esmu tāds sava veida spridzeklis, kurš nemirkli nevar nostāvēt uz vietas. Jā. Un ja kaut kas ir pamēģināts, tad es mēģināšu kaut ko atkal, jaunu un vēl kaut ko. Tā kā principā tāds multi mākslinieks visās dzīves sfērās, jomās un jā, tā kā noteikti nebūs viena atbilde, kas es esmu. Cilvēks, mēģinot iet to ceļu tā, lai kaut kas forši pāri paliek, ko iedot citiem un gūt kaut kādu piepildījumu sev. Bet maksimāli tā, lai justos labi. Ļoti skaisti skan. Un tā konkrētāk, lai cilvēkiem būtu uztvere, tas ir ļoti skaisti, ko tu pateici. Jā, pilnībā piekrītu un rezonē. Bet, lai cilvēkiem pavēstītu vairāk, kas tu esi par cilvēku un kādas ir bijušas tavas nodarbošanās, varbūt tu vari ietērpt tādos pāris vārdos. Mēs iesim cauri, protams, visai tavai dzīvei, cik mēs varēsim. Bet kas ir tas, ko tu vari ietērpt sākumiņā jau pastāstīt? Vispār, ja mēs sāksim iet, tad mēs sāksim iet no sākuma, bet pamatā es esmu mūziķis. Vienīgā mana tāda lielā profesionālā nopietnā izglītība ir mūziķis. Esmu pabeigusi mūzikas vidusskolu un drusciņu mūzikas akadēmijā. Tad kas vēl es esmu? Pasākumu vadītāja, producente un visas šīs ar skatuvi saistītās lietas. Tas ir bijis tāds mans konkrēts dzīves posms. Tad pēc tam joga, meditācija, dažādas vēdiskās garīgās prakses,
kas mani aizved uz Indiju, par ko mēs noteikti paturpināsim nedaudz vēlāk. Nu, tad tālāk es esmu ceļojuma aģents biju, un principā gadu darbojos kā ceļojuma aģente, un šobrīd esmu nodibinājusi savu uzņēmumu, savu turismu aģentūru. Principā spektrs ir ļoti plašs, pa vidu uzrakstīta grāmata, dziesma, kā jau to arī minēja. Un, un tas, ko es gribētu pateikt, to visu apkopojot, ka, manuprāt, cilvēkam nav jādara viena lieta. Bet tas ir mans tāds subjektīvs, protams, viedoklis, un katram ir tas kaut kas savs. Bet es uzskatu, ka, lai mēs augtu un attīstītos, ir ļoti būtiski sevi ielikt dažādos pārbaudījumos, jo tas mums palīdz izkāpt ārpus komforta zonas, ārpus tā, ko mēs esam pieraduši redzēt. Jo tā mēs varam izvairīties no šīs te rutīnas, no ierastā un tā. Tā kā, tas ir tāds mans stāsts. Protams, ir cilvēki, kas ir radīti, piemēram, klavierēm, un viņš visu dzīvi nospēlē klavieres, vai pavārs, kurš visu savu dzīvi gatavo. Bet viņi arī noteikti, ka iziet cauri dažādām vietām un notikumiem. Vienkārši varbūt vienā sfērā, bet es ticu, ka tur tāpat ir. Bet man vienmēr tā vēlme ir bijusi nemitīgi attīstīties. Un tad, to es varēju panākt tikai vienīgi caur visu to, ko dzīve man piespēlē. Jo neko no tā visu, ko es tikko uzskaitīju, es nemeklēju. Tas vienkārši pats kaut kā pie manis atnāca. Un, tad es teicu jā tam, kas nāk, un skatījos, kas no tās sanāk. Protams, ir bijuši ļoti es pat teiktu, kritiski kritieni arī tajā visā procesā meklējumu, es teiktu. Bet tas viss mani ved tālāk, un es priecājos par to. Tā kā sfēras nodarbošanās, un tas viss bija bezgalīgi daudz. Jā. Īstenībā es Signi iepazinu. Cik iepazinu, es par Signi uzzināju pati sava garīgā ceļa kaut kādā viducī, ieraudzīju, ka ir latviešu meitene, kas dalās Facebookā, runā par eņģeļiem un stāsta foršas lietas. Man likās, forši! Un tad vēl izrādījās, ka mums ir kopīga draudzene, un wow, cik forši! Tu patiesībā arī tikko pateici ļoti būtisku tādu aspektu, kas arī ir iekļaujams tajā manā dzīves ceļā, kad tie noteikti bijuši tie cilvēki, kas tev kaut kur uzrodās, tu savelc paralēlas, tas man tur tāds draugs, un caur to ir vēl nākamā paziņa, un vēl kaut kas, un vēl kaut kas. Un tādā veidā arī ir nācies šīs dažādās sfēras piedzīvot, jo tie ir bijuši kaut kādi pavedieni, kas tev ir aizvedis kaut kur. Tā kā, tas, manuprāt, arī ļoti forši. Daudz draugu un daudz paziņu, kur vienmēr ir ar ko dalīties un savu domu biedri. Man vienmēr draugs teica, ka svarīgākais dzīvē ir kontakti. Tas ir tas, ko es iemācījos no sava drauga. Un no sākuma bija tāds, un tad es sāku saprast, īstenībā tas ir tik forši, ka ir tik daudz un dažādi cilvēki apkārt, jo tas, kā pavarās dzīve, tas ir pilnīgi citādāk. Jo mēs nekad nezinām, kuru soli sperot, mēs nonākam kaut kur, kur mēs nekad neesam iedomājušies nonākt. Un tas noteikti ir bijis stāsts par mani. Ja pirms 4 gadiem vai 5, kad es mācījos profesionāli mūziku spēlēt trompeti, ja man kāds būtu teicis, tur pēc pāris gadiem tu jogosi, vēl pēc pāris tev būs turisma aģentūra. Es noteikti teiktu, ko tu pīpē, kad tu tā saki. Bet šobrīd es redzu, ka tas viss ir bijis daļa no realitātes, daļa no dzīves, un esmu ļoti pateicīga tam. Labi, Signa, virzīsimies tāpat kā visās citās sērijās, virzīsimies no paša sākuma, no kurienes tu tā reāli nāc uz šīs zemes. Ne tur, kur iepriekš, bet kā reāli, kur tu piedzimi, kur ir tavas, teiksim, mājas? Piedzimu es Rīgā, bet tur es biju tikai nedēļas pāris slimnīcā. Pēc tam mani ceļi veda uz dzimto pusi Alūksnē. Tātad es esmu no Alūksnes, tur joprojām ir mani vecāki un manas mājas, bet tās pamata mājas. Tā kā, piedzimu es skolotāju ģimenē, man bija skolotāja, kas, es domāju, uzreiz jau daudziem top skaidrs, kāda bija mana bērnība. Man netop skaidrs, tev būs jāstāst. Būs jāstāst. Spēju iedomāties, es mācos skolā, kur mana mamma ir skolotāja, krustmāte arī skolotāja, vecmama arī skolotāja, apkārt vienīgi skolotāja. Katrs savā mācību priekšmetā. Un es pēc būtības nebiju tas vieglākais bērns. Teikšu, kā ir. Un
iespējams arī mans šī brīža vizuālais izskats un vispārējais par to jau var kaut kur ieskandināt. Proti, man ļoti nepatika standarta lietas. Man nepatika tas, ko man lika darīt skolā, skolotāji. Tas bija jau no agras bērnības. Piemēram, vizuālās mākslas stundā tev ir jāzīmē jūra, bet es tajā dienā gribu zīmēt puķu lauku. Un es gribu zīmēt, un es zīmēšu to, ko es gribu zīmēt. Lūk, un tas tā kā es ieskicēju to savu būtību, kāda man viņa ir gājusi cauri dzīvē, un tās saknes jau bija redzamas bērnībā. Kad es mācījos, es teiktu vidēji, bet noteikti priekš izvirzījās šīs te visas mākslinieciskās lietas. Rakstīt, lasīt, runāt, dzēja, mūzika, viss, kas ir māksla, matemātika, es nemācēju. Tas tāds par maniem bērnību, teiksim. Kas bija tas, kas tev aizrāva ārpus skolas? Varbūt ne tikai aizrāva, kas ir tas, ko tu darīji? Kāda bija dzīvā lūksnē tev? Dzīvā lūksnē? Tādos pašos pirmsākumos jau noteikti tas pats, kas standartā bērniem. Tur dzenāt bumbu laukumā. Jā, man sapcīt ļoti patika spēlēt futbolu ar puikām kopā. Man nepatika šūšanas pulciņi, man nepatika viss, kur vajag daudz pacietības. Man nepatika viss, kur bija nepieciešama kaut kāda tāda smalka piepūle. Man patika sportiskas aktivitātes, futbols, basketbols, vispār sports kopumā. Man patika, ka es dzīvoju Alūksnē, un Alūksnē vienmēr ir daudz sniega. tad slēpošana un tādas lietas. Tas bija tas, ko es darīju kā bērns. Un, protams, mūzikas skola. Jā, tas bija mans, katru dienu lielos daudzumos klavierspēle, trompeta, dziedāšana. Viss tas, ko es darīju. Viss, ko es darīju, jā. Cik gados tu sāki mūzikas skolā? 5. Okay. Jā, no paša, jo man arī vecāki tētim bija savā mūzikas grupa, un tad es uzaugu ar latviešu šlāgeriem un zaļumballēm un zināju jau country, visas kurtizāņu ugunskurs no galvas jau 6 gadu vecumā. Varbūt pat sāku dziedāt ātrāk nekā runāt, tā arī varētu būt. Laikam tāpēc mums ir kaut kāda saikne, jo ir kaut kādas tik daudz tādas līdzīgas nianses. Es dzīvoju atkal pretī estrādēju, un tad es uzaugu ar apveceļu un dzērvenītes izlasi un visu kaut ko tādu. Jā, protams. Līdz ar to, jā, man arī ir tāds riktīgs šlāgers asinīs. Man liekas, tas tāds, lai gan mēs it kā esam jau tādi jaunās paudzes cilvēki, jā. Un tomēr, manuprāt, ka tie, kas tagad aug, viņi nezin šīs zaļumballes, viņi nezin, kā tur bija, un tas ir tāds skaists laiks kaut kur. Man nāk smieklīgi, jo es dažreiz runāju ar draugu, un es viņam, nezinu, rādu un dziedu tās dziesmas, un es saku, kā tu nezini? Bet viņš ir uzaudzis krievu tautības ģimenē, skatoties krievu televizoru un vispār, un likās, kā var vispār uzaugt bez zaļumballes un bez šlāgera, tas vispār ir reāli. Yep. Jā, tā iesmēja. Labi, Signe, mūzikas skola. Kāda tev tētim grupa? Kaut kāda zināma grupa? Nē, tur tāda vietējā, tur bija tāda mūzika grupa. Kā viņi sauc? Rakari. Bet tas bija kopā tur, bet viņi bija tur ar apveceļu to pašu kopā ar Dakota, kas tur vēl bija tajā laikā tāds viss, kā bija tas? Vienmēr sakot, tas Kantors 04 vai 06, jā, un Klaidonis, jā, un šīs visas grupas, tās viss ir bijis. Un tur kopā ballītes bija visādas, un tad es tur kā mazs knēvēls pa vidu tur arī dziedāju, un tas bija forši tādā ziņā. Jā, tā kā. Vispār priecīga bērnība tev bija? Es teiktu, ka jā, protams. Vienmēr jau tu vari atrast kaut ko, kas kaut kur nav bijis ok, un arī kaut kādas tās varbūt bērnības traumas, kas mums visiem noteikti kaut kur parādās. Bet es noteikti varu pateikt un paldies saviem vecākiem, ka man, zinot, kādas ir bērnības daudziem citiem, tad, man liekas, man bija rožaini un skaisti viss salīdzinoši. Tā kā, jā. Es teiktu, ka problēmas sākās pubertātes vecumā. Tur sākās jau viss parādīties lēnām. Okay. Jā. Labi, kāda bija pamatskola? Kaut kas interesants, kas tur notikās? Teiksim, jā,
Vēl bija Alūksnē vispār. Jo reizēm Jā. laikam tu Es biju brauc prom. 9 klases pabeidzu Alūksnē. Sākumā es biju lauku skoliņā pie mājas ciematā, un pēc tam es pārcēlos uz ģimnāziju, jo vēlreiz atkārtojoties man visu laiku, jau arī tad bija tā vēlme, vairāk, kaut ko vairāk, izspiest no sevis vairāk, vairāk iespēju, ko jau piedāvā ģimnāzija vai lauku skola, ir divas dažādas lietas, kas man bija tajā laikā vajadzīgas. Un, jā, es teiktu, ka pamatskola bija salīdzinoši ok, ja neņem vērā, man bija kaut kādas tādas saudabīgas tieksmes, es nezinu. Es diezgan daudz vārīju podus. Es esmu izsitus stiklus mājām, tur ar pušļiem gājusies, tur kaut kādas pirmās cigaretes pagaršot un kaut ko tādu. Nepārprotiet, bet, ka principā kaut kāds tāds, kā tur latviski saka, rebels no manis lauzās ārā. Tāds. Es teiktu, ka tā bija tāda iekšējā cīņa ar sevi, ka tu tā kā, kaut kur pret to sistēmu, kaut kur pret to ierasto. Man nepatika darīt, kā darīja visi. Jā, tas man bija tā ļoti būtiski. Un bērnībā es to paudu nevis ar kaut ko foršu un unikālu, ko es atrodu, bet bērnībā tas iznāk caur tādām muļķībām ārā, caur tādām plēņām un tādām kaut kādām varbūt nepatīkamām lietām. Teiksim, to savu kaut kādu protestu parādīt caur nevisai tādām patīkamām lietām. Policijā es arī nonācu vienreiz. Tā arī notika. Bet tur viss veiksmīgi beidzās. Bet, tā sākās tā pubertāte un laiks, kad es aizgāju uz ģimnāziju mācīties. Un, tad jau bija trakas lietas arī. Labi, blēņas darīja. Skartībā. Darīja blēņas, jā. Kā tā ir? Aizkadrā stāstīja, jā, kad arī ar policiju tika mājās. Tas viss ir pamatskolā, vai ne? Jā, tas ir, protams, tur viss beidzās labi, un tas tādas mazās lietiņas, ko es varbūt vēl nepieminēju, kas man bija tēvs, teiksim, tajā visā Alūksne nav liela pilsēta, bet viņš bija viens no zināmākajiem cilvēkiem tur, uzņēmējs, kuram bija tur nakts klubs piederēja, nevis viens no, bet lielākais nakts klubs pilsētā, autoservis, restorāns. Vienmēr sakot, man tas uzvārds Alūksnē ir zināms. Un līdz ar to, kad es aizgāju tālāk uz ģimnāziju, kas tātad sekoja, vēl joprojām pamatskola. Jā, vēl joprojām pamatskola, jā. Ģimnāzija, un tad es teikšu, sākās mani pārbaudījumi tādi, kas, es salīdzinoši ātri sāku, kā to tagad sauc, tusēt, vai teiksim, es nebiju tas bērns, kuru īpaši pieskatīja. Man bija tāda diezgan liela, varu viņu nosaukt par visatļautību, taču es vienmēr par to būšu pateicīga. Kāpēc? Jo es to izdzīvoju, tur pamatskolā, vēl tur vidusskolas, varbūt pirmais kurs, otrais bija tas trakulīgums un tas viss. Bet es ļoti ātri kļuvu patstāvīga. Es sāku strādāt, es sāku pati sevi uzturēt ļoti ātri. Man bija tā kā svarīgi, man nebija tas mamma pie katra soļa. Tur, ja es kaut ko izdarīšu, es zināju, man pašai par to būs jāatbild. Un tas viss man tika ieaudzināts tajā it kā visatļautības posmā pēdējās klasēs, pamatskolā, 8. 9. klase. Kad tur bija tādi, es teikšu, arī traki piedzīvojumi, kurus es varbūt negribu vairs pat izpaust skaļi, un to arī šeit noteikti nevajag darīt. To drīkst aizkadrā stāstīt. Okay, bet, principā tas bija tāds laiks, kad es lēnām iepazinu sevi, un es teiktu, ļoti ātri pieaugu. Un tas ir milzīgs plus, es uzskatu tam, ko es šobrīd daru, un cik tālu es gribētu teikt savos 23. Esmu izdarījis, esmu apmierināta ar to, cik tā kā viss ir noticis. Un līdz ar to, un es gribētu teikt paldies tikai tam laikam, kad man vairs 18, 19 gados es pārtraucu lietot alkoholu, man vispār tas vairs nebija nepieciešams, man neinteresēja ne ballītes, ne naktdzīve, man tas viss nebija interesanti vairāk. Kad mani vienaudži savukārt tikai sāka. Tādā ziņā. Es ļoti relētoju. Ļoti līdzīgs stāsts. Es pilnībā saprotu, ko tu saki. Labi, pamatskola vai ne? Pamatskola ballītes, un tad sākums vidusskolai pamatskola vēl bija Alūksnē, un tad tā ģimnāzija arī, tā ģimnāzija arī bija pamatskola. Jā, tas arī Alūksnē. Un tad vidusskola jau vidusskola. Jā, tad es devos, mans ceļš mani aizveda uz Cēsīm.
Cēsis Es ir. domāju, ka tu esi cēsnieks. Nē, jā, un starp citu ļoti daudz tā domā, jo pati es to tā esmu pozicionējusi lielākajai daļai cilvēku. Maz kas zina, ka es esmu no Alūksnes. Tikai tad, kad es sāku šitā lauzt balsi, tad visi zina, ka es esmu no Alūksnes. Bet kamēr es runāju normāli, tikmēr neviens to pat nenojauš. Lūk, jā, mans ceļš mani aizveda uz Cēsīm. Un Cēsis man, tā teikt, sirsniņā ir mana pilsēta. Noteikti. Kādēļ Cēsis? Nevaru pateikt, bet tā sajūta vienmēr pat šobrīd. Es pavadīju tur 4 gadus. Es domāju, kādēļ tieši tur Kāpēc aizbrauc? Cēsis? Tāpēc, ka tur bija Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola, kas man likās, Rīgu es negribēju vēl. Es nejūtos tik droši, tik stabila, arī tajā profesionālajā ziņā, lai Rīgas tirgū, teiksim, sevi varētu maksimāli parādīt. Man likās, es biju dzirdējusi arī to, ka Cēsis ir ar labiem pedagogiem, ka tur ir diezgan laba šī muzikālā izglītība, kā arī tur ir šis savs mājīgums. Tur nav tā saucamais konvejers, kas mēdz būt Rīgas skolās, kur tā personiskā pieeja, principā nav. Tu pats tur kulies, kā tu māki un viss, bet Cēsīs bija tas pluss no pedagogiem un arī no skolas biedriem, kā tāda viena liela ģimene. Jo skolēni tur nebija daudz, kursi nebija lieli, un tas man bija ļoti svarīgi. Man vispār ir svarīgi tāda, 1 pret 1 tā sajūta, ka tu tur neesi kaut kur starp citu kaut kā, bet ka tu, jūties kā mājās. Un tur es to ieguvu skolā un pilsētā. Jā. Un ko tu tur mācījies? Pastāsti man. Es mācījos profesionāli Vai tu trompetes spēli. Mācījos. Jā, mācījos. Jā, tā skola man, tas laiks bija ļoti arī pārbaudījumiem pilns, bet jā, es mācījos trompetes, mācījos diriģēšanu. Man ļoti, ļoti patīk diriģēt orķestri, diriģēt kori. To es teiktu, ka tas man visvairāk patika. Ko vēl, kas man tāds, mani ļoti ātri jau tur pamanīja. Es kļuvu par skolas prezidenti. Wow. Jā, Okay. es biju, tur ir, skolās ir tie, kas ir tā skolēna doma, un tad ir skolēnas domas priekšsēdētājs, principā skolas prezidents, kas rīko visu to aktīvo dzīvi, pasākumus, vispār. Tāds, zem vadības, tā kā nākamais, kas ir iekšā tajos skolēnos ar skolēniem, visiem studentiem tur komunicē. Lūk, tas man bija tāds liels plus, kur es atkal varēju parādīt savu kaut kādu, savu kaut kādu ambīciju, es tādu vienkārši esmu. Es slavu pēc horoskopa. Man ļoti svarīgi ir visu vadīšana, cilvēku organizēšana, liels cilvēku masas. Tas viss man patika, un tur es to dabūju. Nākamais, man tur bija iespēja strādāt arī vienā lauku skolā, mūzikas skolā. Tātad, es jau kā minēju, man bija darbs. Es reāli pēc skolas, man beidzās stundas, es ļoti ātri nokārtoju autovadītāju apliecību, un es braukāju uz šo skolu. Es vadīju bērniem nodarbības, vadīju kori, vadīju visas solfeģo mūzikas literatūras. Strādāju kā pedagogs. Tā kā mūzikas skolā. skolotājs. Jā, es biju mūzikas skolā skolotājs. Jā. Pat ne tikai parastā skolā mūzikas skolotājs, bet vienkārši mūzikas skolotājs mūzikas skolā. Wow. Jā. Tā kā tas tāda iespēja arī man paspīdēja, jo man kaut kur padevās. Un būt par skolotāju man patika. Man ļoti patika vērot bērnus, man patika iedot viņiem to, ko es nejūtu, kas man tika iedots. Jā, jo es, protams, lūdzu piedošanu visiem maniem pedagogiem par to, ko es tagad teikšu, bet ir atšķirības starp jauniem pedagogiem un starp jau ļoti pieredzes bagātiem un, teiksim, vecāka gada gājuma pedagogiem. Jo viņiem ir tā sava skola un tas sava bāze. Savukārt, man tādam jaunam gurķim, es esmu daudz pieejamāka tam bērnam. Viņš var nākt man paraudāt uz pleca, mēs varam parunāt par dzīvi, es viņam varu pastāstīt par savu pieredzi, kas bija tikko, nevis pirms 40 gadiem padomu laikos. Un tas man patika, un man patika, ka tie bērni ļoti attīstījās. Es redzēju, kā viņi aug, kā viņu personības aug. Ne tik ļoti man bija svarīgi, lai viņi pareizi nodzied dziesmiņā, ja? Kas arī bija būtiski, protams. Bet man bija prieks redzēt, ka viņiem patīk tas, ko viņi dara. Un tas bija tas, ko, manuprāt, man ļoti daudzi neiedeva līdz galam. Un manuprāt, arī ļoti daudzās skolās šobrīd.
tā ir. Ka pedagogi, pedagogs ir iedvesma. Jā. Pedagogam nav jāpasaka, tas ir pareizi, tas ir nepareizi, tu dari tā, dari šitā, ja tu šito neizdarīsi, dabūsi sodu un viss šī sodu sistēma. Jā. Bet raisītais bērnos to sajūt, ka viņi grib to darīt. Man patīk dziedāt. Tā kā es gribu dziedāt. Kāpēc nedziedāt? Dziedāt ir forši. Un tas bija mans uzdevums tajā laikā, radīt bērnos šo sajūtu. Un man šķiet, ka man tas izdevās. Un, esmu arī pateicīga par šo pieredzi. Ļoti. Es ticu, ka tev izdevās. Jā, man liekas, kā tu minēji, ir svarīgi. Tas, ko es gribēju pateikt, ir svarīgi, kad pašam patīk. Kad pašam patīk tas, ko dari. Jo tā, ka es, piemēram, studēju dziedniecības akadēmijā, tas bija tas, kas man visvairāk patika, ka uz skolu nenāk vienkārši iemācījies lektors vai kaut kas tāds, bet nāk kāds, kas ar to nodarbojās. Un kam reāli tas ir tāda aizraušanās, un tad vienkārši tu uzņem to aizraušanos no tā cilvēka, un tev gribās viņam jautāt, jo tur ir pieredze, un tas ir kaut kas, ko ļoti maz varēja noķert kaut kur citur. Vienkārši bija tas, šis ir skolotājs. Grūti bija daudz pedagogus uztvert kā cilvēkus, kas dara un dzīvo to, ko viņi māca. Jā, tāda interesanta nianse, un es ļoti ceru, ka mēs uz to ejam, ko tu saki. Jā. Jo tam jābūt. Jā, piedod. Tas izteikti ir, es teikšu, kā tiem jaunajiem skolotājiem, tie, kas ir tiešām nesen paši to visu piedzīvojuši. Diemžēl vai par laimi, bet viņiem sanāk labāk iedvesmot. Tas tāds skaists vārds iedvesmot, manuprāt, vispār, kāpēc mēs dzīvojam, lai iedvesmotu kādu arī kaut ko padarīt. Ja tev tas patīk, tad tu to sajūtu nodosi tam bērnam. Tas ir ļoti būtiski. Jo es zinu, ka ir daudz jauniešu, kas kaut kādas lietas viņiem nepatīk tikai tāpēc, ka viņiem tas ir vai piespiests, vai ka tā maniera, kā tas tika pasniegts, nav bijusi precīza, atbilstoša tieši viņam. Ka varbūt pamatā viņam pat patiktu, tur es nezinu, sportot vai ko, bet ja tev ir tā dresūra, ja tev ir tas, tu iedzen riebumu. Vienkārši izraisa riebumu pret to. Un tas nav ok. Ko mēs varam izdarīt? Katram ir tas savs ceļš un savu pieredzi, un es absolūti nenosodu nevienu skolotāju, tāpēc, ka arī jebkuram bērnam, kurš nonāca pie konkrētā skolotāja, acīm redzami vajag tieši to pieredzi. Jā, tieši tā. Tāpēc, jā. Līdz šim brīdim izklausās, ka tev viss ir gājis vienkārši pa sviestu. Jā, kļuvu par prezidentu, kļuvu par skolotāju, nolikt tiesības, viss vienkārši aidā jūriņā. Es dzirdu, ka tu saki nē. Kāpēc nē? Kas tur bija? Kas bija Cēsīs? Jā. Tādas ļoti dziļi personiskas pieredzes. Es nestāstīšu detaļās, bet, man bija situācijas pāris, kuros daudz tetovējumu uz rokas ir, un katrs no tiem par kaut ko man atgādina, un pats pirmais tetovējums, kas ir šeit uz rokas, ir kā atgādinājums tam, ka Cēsīs mani gandrīz nodūra. Wow. Jā. Man bija tur pāris tādas ļoti, principā tādas uz dzīvību un nāvi situācijas, varbūt pa visu to laiku, es varētu kādas 3 atcerēties, kas man bija ļoti smagas. Jā, tādas, principā, nelaimes gadījumi, tādi, kas, protams, ir beigušies ārkārtīgi laimīgi. Bet, jā, tādas veselības problēmas, pārslodzes, depresija, visas šīs lietas tur bija arī līdzi. Jo, protams, ka vienā brīdī tu saproti, ka, tev ir tas darbs, tev ir tie bērni, nākamais tev pašam. Tur jau ir nopietni eksāmeni, nopietni pārbaudījumi, tev tas jāiegūst kvalifikācija, tev ir daudz jātrenējas pašam, jāmācās pašam cilvēkam, un tad tev vēl ir jādod bērniem, tad, protams, vēl ir kaut kādas attiecības, vēl ir, tāpat nauda ir jāpelnē, ja tev ir jāmaksā par dzīvokli, un, teiksim, sajiet kaut kādas daudz lietiņas, caur ko tu tā kā izdedzi. Tu dzīvoji jau pat dzīvoklī. Tad, jā, es dzīvoju dzīvoklī, savā dzīvoklī, jā. Protams, mani arī tur daļai daudzos brīžos atbalstīja finansiāli vecāki. Protams, ka 100% visu to nosakt es nevarēju sākumā, bet pēc tam jau jā. Tā kā, tā kā nav viss labi vien. Un tā vienmēr ir tā viena bildes pusīte. Un bija neskaitāmas reizes, kad es kāpu uz Vidzemes koncertzāli Cēsis, kur man bija arī jāvada dažādi pasākumi, gan ar skolu saistīti, gan nesaistīti ar skolu. Un, tu kāp uz tās skatuves un paņem to mikrofonu, aiziet sveicināti, un tev smaids pa visu seju, un, tev ir
jārada tam klausītājiem. Viņam nav jānojauš, ka tu varbūt tikko tur raudāji. Nu, principā dzīvoja dziļā depresijā. Bet, jā, tādi gadījumi arī bija neskaitāmi daudz. Kas ir tas, ar ko tu tajā laikā darīji, lai ar to tiktu galā? Kā tu tam cik cauri? Es Tā teikšu palīdzēja. godīgi, man nebija. Tajā brīdī man nebija informācijas, kā ar to tikt galā. Kas man paveicās? Mana mamma sāka studēt Baltijas astroloģijas skolā. Un tā es pamazām iepazinu kaut kādu to citu paralēlo pasauli. Gluži ne astroloģija, ir normāla zinātne, tā nav nekāda mistika. Jā, jau viņa, man liekas, ir tā ir atzīta pilnīgi par atzīta zinātne. Jā. Un, lūk, tad pie viņas es varēju vērsties. Tāpat viņa tur daudz, viņa pati sāk mācīties tur astroloģiju, tur taroloģiju, numeroloģiju. Tādas, kas ir, teiksim, šīs te zinātnes, kur cilvēku tomēr pēta drusciņi vairāk kā tīri medicīniski, kas man ļoti interesēja un uzrunāja. Kā rezultātā vispār sākās mans ceļš arī šajā te garīgajā pasaulē, lai gan vairs es viņu tā negribu saukt par to pēc tam. Bet attiecīgi, māma bija tāds labs atbalsts tajā brīdī. Principā, kā tas aptuveni varētu izpausties, ja tu iedomājies, ja tev ir grūti? Piemēram, kā tu teici, kad ir tas depresīvais stāvoklis, tev jāiet skatuves, tur tu vienkārši nebija tā, ka tu zvanīji mammai pirms tam, Nē, protams, nē. Tas, kā viņa man palīdzēja, bija tātad šie tie astrologi, es zinu, kas brauc pie dažādiem cilvēkiem, vienkārši, lai izskaidrotu planetāri tīri, kas ar mani šajā brīdī notiek. Un viņi man varēja iedot, tā kā es neko viņiem neteicu, un viņi man radīja interesi, jo viņi man stāstīja par manu dzīvi, tā it kā viņi visu zinātu. Un viņi saka, tev tur tā planēta par to ir nostājusies, kā rezultātā tev veidojas trauksme, depresija, tāds noslēgts garastāvoklis un tā. Vienmēr sakot, viņi izskaidroja man to un iedeva arī labus, teiksim, paņēmienus, kā sevi vispār nomierināt. Piemēram, kas tāds lielākais noteikti arī mūziķiem un visiem ir šīs te kaut kādas elpošanas prakses. Tieši tas tā. standartā mūziķiem diafragmas elpošana. Un vispār milzīgi tāda lieta, ko es jau esmu arī ar Cēsīs, ar direktoru skolas runājusi un daudz ko citu. Milzīga nepieciešamība šādās skolās, kur cilvēks regulāri kāpj uz skatuves un viņam ir stress regulārs, ieskaitas eksāmeni katru mēnesi vairākām reizēm. Tur ir jābūt izglītības tajā sistēmā, iekļautām iekšā kaut kādām, vismaz psiholoģijām, vismaz kaut kādām, es labi neprasu tur tiešām jogu un elpošanas vingrinājumu stundas, kas būtu ļoti vērtīgi. Bet, cik mēs šobrīd sistēmā varam iespraukties iekšā, vismaz psiholoģija, vismaz kaut kādi, lai tas bērns saprot, kas ar viņu notiek. Ka viņam ir jānomierinās, ka viņam ir jāelpo. Ka tas, ka viņam tūlīt ir jākāpj uz skatuves, nav lielākā pasaules krīze. Un ja tu tur kaut ko neizdarīsi, un tas ir 5 minūtes kauna un čau. Tas, ka bērni, jaunieši pārāk nopietni uztver tos kaut kādus notikumus, skolu, mācības un iedzen sevi vienkārši stresā. Un tā bija arī man. Un tikai pēc tam es jau ar pieredzi un uzaudzējot vārdu saprotu, kad nāk tāds teiciens, kad vieni sūdi beidzās, nākamie nāk. Tev jāsaprot, ka nekas nebeidzās. Un kad ar katru to slikto pieredzi, nosacīti slikto, tu kļūsti bagātāks. Un tas tev tikai veido. Bet, protams, to tajā brīdī, tajos 16, 17 gados, es nesapratu vēl. To es saku tagad. Tajā brīdī, jā, man pietrūka kaut kur tā atbalsta vai izpratnes vispār, ko darīt šobrīd. Jā. Tu minēji elpošanu, vai bija vēl kaut kas, ko tu atminies, vai tā? Nevisē? Tāds, elpošana, tas viens, kaut kāds, jā. Zini, kas ļoti svarīgs bija kustība. Atrast kaut kādas blakus lietas, kaut pusstundu dienā pastaigāties svaigā gaisā. Tu reāli to praktizēji tad? Jā, es meklēju sev, kas man var palīdzēt. Jo, ja tu no rīta 8 līdz 10 vakarā sēdi telpās, klasē, spēlē, māci bērnus, tu vienkārši sadedz kaut kādā brīdī. Tāpēc pusstundu dienā nekas nenotiks, ka es nepaspēlēšu to pusstundu. Es aiziešu pastaigāšos kaut kur, vai pālpošu vai gaisu. Vienu brīdi es gaisu skriet no rītiem. Protams, tas negāja ilgi. Bet,
Tātad, jā, tas, ko es varu arī ieteikt, jebkuram, noteikti fiziskas aktivitātes ļoti būtiski ietekmē pašsajūtu un vispār mentālo stāvokli. Jo, tad, jā, tā enerģija nekustās, tas visu laiku sēdi vai visu laiku, principā, tu neesi kustībā, tev ir daudz nomāktāks tas garstāvoklis, un tas ir joprojām. Jā, enerģija kustās, viņai vajag ļaut kustēties, iziet caur ķermeni. Caur kaut kādām tādām lietām, es mēģināju izkulties cauri tam visam. Tā arī gāja. Un viss, tu beidzi skolu, sanāk jau uzreiz. Es beidzu skolu tieši Covid gadā, 2020. gadā. Es pabeidzu mūzikas vidusskolu. Mums bija citāts izlaidums, tā arī viņš saucās. Viņš YouTube'ā tika arī filmēts un raidīts vecākiem YouTube'ā no skolas, principā. Tur nevarēja būt cilvēki, nevarēja neviens ierasties. Principā sākās Covid laiks. Tieši tad, kad es beidzu skolu. Kas tad arī tālāk būtiski ļoti ietekmēja nākošo manu periodu. Bet, es pabeidzu skolu, pabeidzu jau labi. Viss ar to bija tā kā kārtībā. Bet es tālāk neizvēlējos iet profesionālu mūzikas ceļu. Viss, tur viņš arī trompete tika nolikta 2020. gadā. Jo es sapratu, ka tas nav mans. Līdz galam. Kur tu gāji tālāk? Es sapratu, ka trompete konkrēti mūzika nav mans, bet tālāk bet skatuve bija mans. Es nevarēju iztēloties labāku vietu kā skatuvi un mikrofonu rokās un publiku un visu to jāzgu, kas tur notiek. Tas bija mans, un tāpēc es devos uz Latvijas kultūras koledžu, kur es studēju skatuves mākslu, tā viņa saucās, bet, kas principā nozīmē pasākumu producēšanu, vadīšanu, veidošanu, Rīgā tepat kultūras koledžā. Cik ilgi tu tur mācījies? Tas arī Covid laiks sanāk, ne? Jep, tieši tā. Sākumā kaut kādus pāris mēnešus mēs gājām uz to skolu Bruņinieku ielā, un tad sākās maisēdis. Un tad sākās viss attālinātā mācīšanās. Skatuves māksla attālināti. Par to arī tālākais stāsts. Tad, vēl īstenībā būtiska lieta, ko es aizmirsu pieminēt, ko Cēsis man atnesa. Manu vārda māsu un tādu, teiksim, ļoti spēcīgu dvēseles radinieku Elīzu, ar ko mēs tālāk arī tur principā devāmies. Viņa aizgāja spēlēt klavierus uz akadēmiju, un es aizgāju kultūras koledžu. Un gan mūzika, gan māksla, gan kas skatuve, viss tas, kas tas ir, kā tas var notikt attālināti. Tā ir ņirgāšanās vienkārši par nozari. Un es sapratu, ka man ir jāsēž tagad dzīvoklī Rīgā, 24 stundas diennaktī, pie datora jāsēž. Es nevaru kāpt uz tās skatuves. Mums bija, pieņemsim, aktieru māksla. Man nav partners, ar ko man izspēlēt šīs tetīdes. Man ir jāraksta kaut kādi stulbi dialogi, man jāraksta kaut kādas muļķīgas lietas, kurām nav praktiska pielietojuma. Kā es varu būt skatuves cilvēks bez skatuves? Nevaru. Tāpat arī Elīza, kā viņa var spēlēt koncertu bez klavierēm, bez skatītājiem, bez koncerta. Kā viņa to var izdarīt? Un tad tur sākās tādi pilnīgi bezjēdzīgi darbiņi, rakstiski referātu veidos un viss tas, kas man likās, nē. Un tad es teiktu, ka sākās pagrieziena posms manā dzīvē. Kas Covid pagrieza? Jā, kad es sapratu, ka to es vairs negribu un nespēju. Es neko neiegūstu, es vienkārši izšķiešu savas dzīves laiku. Vienkārši enerģija tiešām bija ierūsējusi, ka tu sapratu viss. Tur bija vēl depresija, man liekas, vēl citā līmenī jau. Tā, ka tev riebis viss, ka tu negribi celties, ka tu nespēji piecelties, ka tev ir tikai draņķīgas domas galvā, un tu negribi to kasti vairāk redzēt. Tad mēs dzīvojam vienā dzīvoklī, tajā laikā īrējam kopā, un mēs nolēmām, ir kaut kas jāmaina. Ko mēs varētu darīt? Jāiet no skolas prom noteikti vispirms. Labi, ko mēs darīsim tālāk? Strādāt pa lielām vairāk nav kur. Mana profesija ir beigusies šobrīd. Kā nav, ir kaut kādi nelieli iekrājumi. Tiešām nelieli. Viņai tāpat. Ko mēs reāli varam darīt? Un tad es pilnīgi nejauši
Instagramā, vai kur uzgāju vienu puisi. Nils Aleksis ir tāds ceļotājs. Es domāju, kāds viņu varētu zināt. Viņam ļoti daudz sekotāju no Latvijas. Viņš ir Līvai draugs, mūsu kopīgai draudzenei. Viņa mācījās Mālpilī kopā. Tālūk. Es nebrīnos. Jā, nu lūk. Un tad es ieraudzīju, kā viņš ceļo. Principā ar vienu mugursomu, jā. Viņš joprojām ir projām. Viņš nav bijis Latvijā, manuprāt, jau 3 gadus. Okay. Viņš nekur nestrādā. Un es noskatījos vienu video ar viņu, arī kaut kādu šādu līdzīgu podkāstu, kaut kādu sarunu, kur viņš stāstīja par to savu dzīves filozofiju, par to, ka viņam arī, viņš iet uz darbu, kurš viņam riebjas, viņš sēž birojā, un viņš negrib tur būt, viņš ir izmācījies kaut ko, kas viņu patiesībā neinteresē, un viņš arī jūtas pazudis. Un pilnīgi līdzīgi tādā brīdī, kādā es esmu nonākusi. Un, ko viņš esot nolēmis, viņš paņem vienkārši tos pāris grašus, kas viņam tajā brīdī bija, paskatījās lētāko avio biļeti, ko viņš var kaut kur nopirkt, paņēma vienu mugursomu, ielika tur dažas lietas, cik var panest uz muguras, un vienkārši devās ceļā. Es to noskatos, nesaku Elīzei, man ideja. Kaut kur jābrauc, vienkārši braucam prom. Un tāds arī notika. Mēs līdzīgi tāpat salikām kopā savus monētiņas, sapratām, cik mums ir, ko mēs varam izdarīt. Un, vienkārši nopirkām biļeti uz Spāniju. Kādas sajūtas bija bail tajā brīdī? Teikšu godīgi, nebija. Tā kā... Mums nebija. Mums bija pietiekami naudas, lai būtu drošība, vai arī tā drošība nāca no kaut kurienes citur? Mēs daudz sazinājāmies ar to Nilu, tas nenotika. Tur pagāja principā kaut kādi pāris mēneši. Bija mēneši tur pa vidu, kad tas viss tur notika. Es aizmirsu vēl vienu lietu pateikt. Mēs līdz tam starp to Spāniju un starp to skolas izbeigšanos strādājām pie Gundegas Skudriņas, iespējams, tādu dāmu, gan visi zina. Skudras metropolē. Viņai ir šie te vasaras projekti, tajā laikā viņai bija tāda peldošā sala un nakšņošanas tāda vieta. Un tur mēs... arī caur skolu, tā man jau te sakari bija, kā tavs draugs saka, galvenais ir sakari, tad man tā arī paveicēs bija tajā brīdī. Un caur sakariem mēs nokļuvām tur. Jā, un tad mēs vienu vasaru nostrādājām pie Gundegas. Abas divas sakrājām vēl naudu, un tad oktobrī vai septembra beigās mēs devāmies prom uz Spāniju. Man tieši likās, ka ļoti grūti ir tikt pie Gundegas strādāt. Bet sakari, ja sakari... Ja ir sakari pie Gundegas, var tikt strādāt. Ņemiet to vērā, mīļie klausītāji. Tas nav tikai pie Gundegas, tas ir Jebkur visur. tieši tā. Un vēl kas, tā kā tā doma jau mums bija izpeldējis par to, bet mums tieši finansiālais jautājums bija tas, kas mūs drusciņ biedēja. Kā rezultātā pilnīgi mistiski arī uzrādās šī Gundega un viss tas, ko es ar to vēlos pateikt, kad nekad nevajag baidīties, ka nebūs, kur nebūs. Dabūs. Jo īstenībā, ja tas ir, negribu teikt, svarīgi un negribu teikt, ka paredzēts, es nedomāju, ka kaut kas ir baigi paredzēts, bet, principā, ja tu kaut ko ļoti vēlies, tad viss augšņas vai kas mums vispār ir, visums vispārējais, sastājas vienā rindā, kolonnā un dod tev to ceļa zīmi. Ir fokus, tieši tā. Un tur enerģija aizplūst. Jā. Bet es gribēju aši ieskicēt skatītājiem, vai tu vari pastāstīt, ar ko nodarbojās Gundega un Skudras metropola, vai tieši ko jūs tur darījāt? Vispār Gundega nodarbojas ar to pašu pasākumu radīšanu, bet pilnīgi citā pieredžu līmenī. Radīšana. Bet pilnīgi citā līmenī tas nav nekas, ko varētu iztēloties ar šo te. Viņa rāda, teiksim, tādus unikālus tos projektus, tādus nepieradinātus projektus, kā nepieradinātās naktsmītnes saucās. Tas viss. Kaut ko tādu, kas nav. Viņai ir neskaitāmas balvas šobrīd iegūst pasaulē. Pasaules līmeņa viņai tie projekti ir. Un, mums sanāca nokļūt vienā no tiem. Kas bija tie darbiņi, ko jūs darījāt? Tā kā palīdzējāt organizēt? Tās bija kā naktsmītnes, un tur brauca, bukoja cilvēki vienkārši to kā naktsmītni, bet tāda neierasta peldoša sala ezera vidū, Kuldīgas pusē, tur bija tāda mājiņa, stikla uzbūvēta, un tur viņi dzīvoja, tur viņiem bija vakariņas ar Zomeru pavāru gatavotiem ēdieniem,
Un tā mēs principā vienkārši sagaidījām šos te viesus. Mēs viņus ar laivu nogādājām uz to mājiņu. Mēs viņiem pienesām šīs te vakariņas. Principā, jā, tādi vienkārši darbi, bet principā mēs uzturējām, mēs strādājām tur tajā mājiņā, sagaidījām viesus un radījām viņiem tos svētkus uz tās salas peldošās. Un tas bija tas, ko mēs tur konkrēti darījām. Jā. Skaisti. Un tā mēs sapelnījām tās naudiņas. Un tad, jā, pienāca rudens, kad sapratām, ka jauno mācību gadu mēs skolā vairs nesāksim. Mēs brauksim prom. Jā, un mēs paralēli bijām jau sazinājušies ar šo te Nilu, ko es iepriekš pieminēju, kam ir jau pieredze ar to visu. Viņš mums izstāstīja par tādu fantastisku aplikāciju kā Couchsurfings. Okay. Couchsurfings, tā kā dīvāna sārpotājs. Nu tāds, jā. Un lūk, ko tas nozīmē, tā aplikācija piedāvā iespēju, ir cilvēki, kas vienkārši tev ielaiž savās mājās. Ja? Tiemēsim, man tagad ir māja, un es esmu tajā aplikācijā reģistrējies, ka man ir tā māja. Un nāk ceļotāji, tādi backpackeri, ja? Kas vienkārši nāk ar mugursomām. Un tad tu vari tur uz nakti, 2, 3, varbūt kādreiz ilgāk arī palikt. Tad mēs tur bijām nobukojušas vienīgu pirmo māju Barcelonā. Mums bija tikai tas zināms, ka mēs iekāpsim lidmašīnā. Tur mūs viens puisis sagaidīs savā mājā. Tas bija viss, ko mēs zinājām. Un, jā, tad tā arī bija. Tad mēs paņēmām tās mugursomas, sapirkām teltis, visu. Un, jā, devāmies ar one way tiketu. Neko nezinot, neko mēs darīsim, ne cik mums pietiks naudas, nekur mēs gulēsim, jo mēs noteikti nevarējām atļauties bukot viesnīcas. Tā tas arī bija. Šis ir viss tas, ko jūs nezinājāt. Tad ejam tajā, ko jūs uzzinājāt. Es gribu uzzināt. Jā, lūk, tad mēs aizlidojam uz Barcelonu, jo saproti, ka, zin kā, mums pašām nebija bail, bet sabiedrība, cilvēki, vecāki, galu galā, vecākiem bija tas, nopietni 2 meitenes tagad pie svešiem kaut kādiem čaļiem tagad brauks dzīvos, tas likās, prātam, neaptarami. Tas, ko tu jau sākumā minēji, šajā laikā es sāku rakstīt. Es sāku veidot, teiksim, par katru, principā ne par katru dienu, bet man bija tāda dienas grāmata, man bija par katru dienu. Kopā mēs tur bijām višķiņi virs 100 dienām Spānijā. Un es sāku rakstīt, jā. Un es paralēli sāku arī postot Facebookā ar bildēm un ar visu, un cilvēki ļoti, ļoti sāka sekot līdzi. Bija milzīgs atbalsts un tas viss, un mēs tāds pilnīgi tā kā jau kļuvām par tām blogerēm. Tā, kad ceļojam tādām, jo, tas bija tāds wow no cilvēkiem. Lūk, sākums jau bija diezgan ok. Tas pirmais hosts, kas mums bija ļoti foršs puisis. Tur viss kārtībā. Tad tā arī bija. Tad mēs domājam, jā, mēs tur nodzīvējam 3 naktis. Un mēs domājam, ko mēs darīsim tagad tālāk. Mums kaut kur jāiet ir, vairs jau kauns jau, cik mēs ilgi tagad dzīvosim. Meklējam nākamo. Tad mēs skatāmies, kur mēs varētu iet kaut kādu virzienu. Mēs domājam, ka mēs nolēmām, ka mēs iesim uz dienvidiem. Jo kaut kur galvā mums bija mērķis nokļūt Āfrikā. Okay. Tas nozīmē, Barcelona ir pašā apakšā Spānijai, un viss tas vidusjūras krasts sanāk. Jānoiet ar kājām, ar stopiem. Un tad tur ir Maroka, un mēs tiksim Marokā iekšā un būsim Āfrikā. Tāds bija tā kā mērķis galvā, kas ātri tur tā kā uzradās. Tad mēs arī sekojām šim te mērķim un gājām ar kājām. Pirmā dienā mēs nogājām laikam 15 kilometrus, bet uz muguras bija 30 kilogrami katrai. Pēc tās pirmās nakts mēs pēc tam uzcēlām telti vienkārši kaut kur, jo mēs vairs nespējām paiet. Mēs sapratām, ka ir vāks. Tā, ka ķermenis nav bijis sagatavots tam. Jā. Un tad tur sākās grūtības. Tur es nezinu, cik daudz, cik sīki man tagad tur izplūst, bet vienmēr sakot, mēs gājām. 100 dienas, tādus svarīgākos punktus droši vien. 100 dienām cauri neiziesim. Jā, vienkārši, mēs, bukojām tālāk uz priekšu pa to savu gar to vidusjūras krastu. Mēs tātad meklējām tajā couchsurfingā cilvēkus, pie kuriem palikt. Kopumā mēs palikām pie 16 dažādiem cilvēkiem. Ļoti daudz. Jā. Ja man liekas diezgan grūti īstenībā atrast, jo es pati izmantoju aplikāciju, un man pašai piesakās tik daudz cilvēku, bet es dažreiz vienkārši aizmirstu par viņu, un tā es ieju un, sorry. Lūk, nezināju, ka tu rakstīji, jo, nevienmēr atbild. Jā. Ļoti reti īstenībā. Es domāju, milzīga atšķirība Spānija un Latvija. Kāpēc?
Nē, Jo es domāju arī, mentalitāte- kad es Ka rakstu, tu kad esi, es esmu ka tu ārzemēs. esi Jā, kaut jā. kur. Jā, mēs, kad Ok. braucam pēdējā laikā, pirmais, ko mēs darām, mēs rakstam couchsurfing, un tikai tad mēs meklējam uz vietas, Jā. uz ielas. Jā, nu, zini, kā ar to couchsurfingu, es teiktu, nu, ka tas ir fantastisks atradums vispār cilvēkiem, kuriem nu, nav to līdzekļu. Un kuri patiesībā tas nav tikai par līdzekļiem. Es zinu arī Jā. ļoti daudz cilvēkus, kam ir līdzekļi, bet kuri vienkārši Jā. grib uz to pieredzi. Jā. Jo, nu, es teikšu, kā ir tie cilvēki, kurus mēs satikām, nu, tas ir wow. Tur viss bija. Tur bija kaut kādi kazahstāņi, eģiptieši, kas dzīvoja Spānijā. Jā, tātad dažādu, ļoti, ļoti dažādu tautību cilvēki, kaut kāds vācietis viens bija. Un katrs no viņiem ir ar to savu mentalitāti. Jā. Un, nu, bija viens tāds pilns piedzīvojums, mēs nokļuvām pilnīgā narkomānu mājā. Oi. Tas bija tāds. Mēs iemiekšā, mēs saprotam, ka tur viss smaržo pēc marihuānas, bet tas jau vēl būtu nekas. Es redzu, ka viņi tur šņauc visu kaut ko un lieto visu kaut ko, un alkohols un smaga ballīte un visu. Mēs tur kaut kādi 5 vīrieši. Un tas, protams, mēs tad ienākam tajā mājā. Cerams, ka mamma neklausīs. Mamma jau visu to aprakstīja savā blogā, visu bildēm, un visi zina jau. Jā, un, lūk, protams, kājas augstas tajā brīdī. Mēs tur ejam iekšā, okay, kas tagad būs. Bet mēs sākām runāties, un pilnīgi forši cilvēki. Vienkārši jāsaka, drusciņi pazuduši dzīvē. Un izvēlējušies šobrīd tādu savu dzīvesveidu. Bet neko, mēs jau tajā laikā bijām sākuši ar jogu nodarboties. Mēs katru rītu 5 cēlāmies, arī pie viņiem. Bija tā smieklīgi, mēs cēlāmies, un čalis no balītes tieši tajā brīdī nāca mājās. Nu tā, kad viņš nāca mājās, bet mēs cēlāmies, lai jogot no rīta. Jo ķermenis fiziski to pieprasīja ar tādu slodzi un ar visu, ja mēs tur visus muskuļus neizkustinātu. Un tā arī īstenībā tā joga aizgāja, ka mēs sākām jogot, jo tas vienkārši bija fiziski nepieciešams. Nu tā, tas tāds spilgtākais, ka jā, mēs nokļuvām tādā mājā, bet viss beidzās labi. Tad viena stopēšanas pieredze, jo mēs stopējām, visu laiku stopējām. Viena stopēšanas pieredze bija tāda, kur mēs drusku sabijāmies arī tāds kaut kāds melns Mercedes, ļoti, ļoti šiks tāds piestāja. Mēs esam tur 2 tādi uzvalciņos vīrieši, tādi. Mēs viņu tā kā sasveicinamies, viņi ko mums neatbild, bet tā kā viņi, var saprast, ka viņi mums piestāja, lai paņemtu mūs. Un tad arī bija tā sajūta, tāda, cik ir dzirdēts. Visas tās informācijas, kuras tev galvā tajā brīdī ir, ja par to, ka tevi tur aizvedīs mežā un izvaros, un vēl kaut kas notiks. Bet tā nebija. Un viss bija kārtībā, viņi mūs aizveda un tā. Viņi runāja vēl, vai nerunāja vispār? Kaut kāds pāris vārdus, bet mēs pēc tam izpētām, visdrīzāk viņi nemācīja angļu valodu. Tas arī viss. Bet, jā, tādas kaut kādas situācijas, un es teiktu, ka, arī, kad mēs jau daudz kur, visi bijām to ceļu, principā izgājušas, tiešām ļoti daudz cilvēku satikušas. Tiešām vērtīgus tādus cilvēkus, kuriem tu sēdi, tu vari vakarā runāt, viņš tev izvēr tur gazpacho, viņš tev tur to iedod, un tā, un ļoti viesmīlīgus. Un tik daudz stereotipu salūza šajā visā ceļā. Neskaitāmi vienkārši. Viss, kas mums ir stāstīts, un viss, ko mums mammītis un vecmāmiņas un omītis un sabiedrība ir stāstījuši par vīriešiem, ja, ka viņi tev tur visi grib izdarīt pāri, ja, ka tur, viss šits te, ja, par tām bailēm. Savas bailes ir konkrēti iepotējuši tajos bērnos. Un tad es teiktu, tas kopā bija 3 mēneši, senāk, ko mēs pavadījām Spānijā. Un es teiktu, ka šo 3 mēnešu laikā, kā mēs paši smējāmies, ja mēs tur būtu palikuši tajā skolā, mēs pat mazais, kā melcais naga nebūtu piedzīvojušas un iemācījušās, kas notika tur tajā laikā. Jo, tās dzīves pieredzes un tie cilvēki, ar kuriem tu runā, un tas, kā tu pats savas robežas pārbaudi. Kad tu saproti, ka tu ej ar to mugursomu, un tu redzi, tumšs paliek. Un tu saproti, tu esi uz ielas, uz vienkārši lielas štrāses, nereālas, milzīgas ielas, kur mašīnas šai garām, tu redzi, tu ir tumšs. Viens variants, es varu sākt krist panikā, raudāt, krist zemē, man ir grūti, man ir smagi. Kurš palīdz? Jā, tā ir viena izvēle. Nākamais, vienkārši, ielpo, turpiniet. Vai tev ir varianti? Jo mēs gājām tiešām, un bija tāda situācija, ka mēs nevarējām atrast, kur uzcelt pat telti.
Jo tur nebija, kur uzcelt telti. Nu, tu nevari gluži tur ielas tādā malā, kur nav nekā smiltīs uzcelt telti. Tur pat nav, kur mietiņus iedurt, tur ir asfalts apakšā. Mums nav. Mums jāatrod kaut kāds mežiņš, kaut kas tāds. Un Spānijā jau ir akmeņains. Tur jau nav tā, ka tev ir... Kad tev tur ir tāda sūniņa maiga, kur iesprost. Mēs šitā aizbraucām uz Portugāli, lai gulētu hamakos. Un mēs aizbraucam un saprotam, ka tur nav koku. Jep, tieši tā. Nu, lūk, un tad mēs atradām... mēs vienkārši ejam, mums jāatrod viss. Protams, mēs tur, es saku, es nezinu, cik reizes Dievu piesaucu tajās visā ceļojumā, nenormāli daudz. Vienkārši, kāds var man palīdzēt? Lūdzu, ka tas tik bezspēcīgs, bet ka tev piezvanīt nav kam. Atpakaļ tev neviens neatbrauks. Tev nav. Tu esi tu, tava soma, un viss, un one way vienkārši. Tev nekā nav. Tad tu saproti, un tad tu ieraugi savas lielākās bailes. Tu saproti, no kā tev ir bail, no kā tev ir reāli jāatbrīvojas. Jā, kad nāk virsū, tāda bezspēcība, un tas viss, kā tev sadīvot ar to. Tas ir tāda skola bija. Jā, satikties ar sevi. Jā. Vienā reizē arī mēs uzkāpām kalnā, rītīgi traki bija, nereāli augstā kalnā uzkāpām, un arī saprotam, ka mums tur jāuzceļ telts ir. Mēs uzceļam to telti, un sākas nežēlīgs negaiss. Vētra, negaiss. Lietus tāds, ka tu saprati, tu guli tajā teltī, un tā telts vienkārši šitā. Ka viņu var aizpūst. Tu esi kalna galā, milzīga kalna galā, visur ir klīns apakšā. Tu tā kā, tev principā nav garantija, ka tu izdzīvosi. Pagulēt tu nevari, tev vienkārši tu trīci, panikā. Ko mēs darījām? Mēs atkal mēģinājām atrast hostu kaut kur tur. Mēs rakstam, neviens mums neatbild. Visi mēs saprotam, mums šī nakts ir jāpavar šeit. Un tad, laikam, es iesnaudos uz kaut kādu mazu mirkli, un es paņemu telefonu, un man ir uzrakstījis viens hosts, kurš pasaka, es jums tūlītās atbraukšu pakaļ. Viņš vispār dzīvo kaut kur galīgi tālu. Viņš tur bija kaut 70 km no mums. Wow. Viņš man saka, jūs tur vētrā, mēs tur vēl brauksim pakaļ un tā. Un tajā brīdī vienkārši mēs sākām raudāt no prieka. Tā kā tāda pārlaimības sajūta, ka tu esi kalna galā, bez nekādiem vienkārši bezspēcīgā vētrā, un tev uzraksta cilvēks, kurš ir gatavs 70 km tev atbraukt svešam cilvēkam pakaļ. Protams, mums nav garantija, varbūt tas būs atkal kāds no tādiem, par kuriem runā, vai ne? Bet, ak, Dievs, man pat prātā tas tajā brīdī neienāk. Es priecīgi, laimīgi, ka man atbrauc pakaļ. Un atbrauc cilvēks ar siltu tēju, paņēmis termosā līdz tēju, viņš aizved mūs, un nevis pie sevis, bet viņš bija kaut kāds arī bagāts uzņēmējs, krutais, un kuram ir, dzīvokļi. Viņš mums ievada vienkārši savā dzīvoklī ar virtuvi, ar visu vienkārši milzi, ar istabām, ar dušu, ar visu, vienkārši pašām savu dzīvokli. Viņš saka, varat palikt, cik ilgi gribat. Un to vienkārši te brīdī liekas nopietni. Man tikko likās, ka es nomiršu. Un tagad man iedod dzīvokli. Nekad nevar zināt. Tieši tā. Un tic tā sajūta, ka tu neesi bijis dušā kaut kādas 5-7 dienas. Tu esi izlīst kā žurka. Tu vienkārši smirdi. Tas bija iemesls, kāpēc matus nogriezu, jo īsiem matiem vieglāk tikt galā tādos apstākļos. Bet ne par to. Un tad kāda ir tā novērtēšana, kad tu ieej tai dušā? Un kad tu iznāc ar tiem tīriem matiem ārā, un kad tu apgulies gultā, kur ir matracis, nevis akmeņi durās dibenā. Tā, un šī tad vēl viena atziņa, kā tu novērtē šīs mazās lietiņas. Un, es tev šādi varētu stāstīt, cik daudz vērtīgu atziņu mēs ieguvām šī ceļa laikā, ko es varbūt iepriekš zināju tikai teorētiski. Jānovērtē, mums taču ir ūdens un gaisa, blā, 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 ūdens un gaisa forši, bet mums viņš katru dienu ir. Tā, ka tev viņi tiešām nav, ka tev nav ko padzerties un ka tu esi vienkārši karstumā plus 35 grādos un tev nav ūdens līdzi. Tu saproti, ka tu iedzer to malku, ka tas ir skaistākais tavs dzīves ūdens malks. Lūk, un tādas lietas, neatsveram pieredze. To nevar iedot vārdos, to var iedot tikai pieredzos, pavisam noteikti. Labi, virzamies tālāk. Jā, baigāmies. Jā, lai gan es labprāt runātu ar tevi visas tās 3-4 un vairāk stundas, kā ir jābūt normālam podkāstam, vai ne? Iesim, lēnītēm virzamies. Mēs jau virzamies uz Indiju senāk? Kas notiek tālāk? Tad paiet šie 3 mēneši, un gribu piebilst kaut kādu pirmspēdējo dienu Spānijā, kad mēs sēdējām ļoti skaisti, bija tāds vakars pie vidusjūras, mēs saprotam, mēs tur aizbrauksim mājās,
Un es izpļauju tādu frāzi, ko tālāk? Un man atnāca uzreiz pašai atbilde, jābrauc uz Indiju. Bet tajā brīdī, jo mēs darījām jogu un visu to, mums tās prakses jau bija tajā Spānijas laikā ļoti, ļoti aktivizējušās. Mēs gribējām profesionāli izmācīties jogu. Tas bija mērķis. Bet likās, tas ir tik neiespējami, tik nereāli. Mums nav nekāpēc, kur atrodas Indija. Vispār kaut kādu jogas āšanu paņemt. Nereāli. Nav iespējams. Bet es pateicu šos vārdus. Pateicu, lūk, mēs atbraucām mājās. Bija ziema. Un tad, gāja laiks. Mēs mājās tur, principā mums tas mērķis bija uzlikts, ka mēs gribētu Indiju. Tādā ziņā. Bet nebija vēl veidu, kā to sasniegt. Un tad tajā posmā no ziemas līdz vasarai, visu pavasari, visu to laiku, pusgadu apmēram, mēs sākām strādāt kaut kādas tādas interesantas darbiņas. Es sapratu, ka man mājās ir viena tāda, lauku, man ir māja, bet man ir vēl viena mājiņa klāt, kur sapratu, ka varētu izmitināt cilvēkus. Ko es izdomāju? Es ielikšu bookingā, vienkārši, kad es piedāvāju naktsmītnes, varbūt kāds atbrauks mazums. Nalūksne, paldies Dievam, ir ļoti pieprasīta pilsētā vasarās un ziemās arī. Un patiešām brauca nereāli daudz cilvēku. Nereāli daudz cilvēku. Kā rezultātā mēs nopelnījām naudu, lai atbrauktu uz Indiju. Lūk. Un tad vienā dienā skaistā mēs sapratām, ka, cik mums tur ir, mēs saskaitījām. Tur āšramam vajadzēja 1500 uz abām. Avio biļetēs abos virzienos apmēram tikpat. Kaut kas vēl jādzer. Mēs tā salikām, knapi, bet savilks, braucam. Tā mēs atradām āšramu, atradām jogas āšramu Indijā, principā vienkārši internetā, nobukojām. Un tā, 30. septembrī iesēdāmies lidmašīnā uz Indiju. Pirms gada. Tieši pirms gada. Wow, Tieši pirms gada šajā brīdī es atrados Indijā. Oh. Jā, man nāk tagad storija telefonā. Kas tagad ir? Oktobris? Novembris. Tieši šajā brīdī es biju Varanasī, svētākajā Indijas pilsētā, vienā pasaules gandrīz. Jā, tas bija pirms gada. Cik ilgi tu tur biji? Sanāk no 30. Indijā mēs bijām, es biju mazāk, Elīze bija ilgāk. Mēs kopā to visu darījām. Atsakot, mēs atbraucām uz Indiju ar mērķi meklēt garīgo dzīvi, garīgo pasauli, jo bija jau tāda sajūta, ka Indija ir garīguma vienkārši galvaspilsēta. Kam kaut kur nevar nepiekrist. Bet tomēr mans viedoklis noteikti ir ļoti mainījies, kopš es esmu atbraukusi atpakaļ. Lūk, mēs atbraucam tur. Mēnesī mēs nomācījāmies jogu. Pabeidzām šos te kursus jogas. Tagad esmu arī certificēta jogas pasniedzēja. Lai gan to nedaru šobrīd vairāk. Diemžēl vai par laimi nezinu. Diemžēl noteikti. Ja vajadzēs atgriezties. Jā, tieši tā. Lūk, tad mēs mācījāmies mēnesi jogu. Jūs mēnesi, teiksim, kāda bija tā riktīgi atšķi, kāda bija tā aptuveni tā ikdiena jūs no rīta? Es zinu, ka reizēm ir, man jogas skolotājs stāstīja, ka viņi, piemēram, cēlās tur 2 vai 4 naktī meditēja. Kad bija tas jūsu? Gluži tā, nē, bet arī ļoti, tāds it kā pēc tām visām tradīcijām, kā jau tur tā oriģinālā. Principā, mēs bijām jogas pasaules galvaspilsētā ar nosaukumu Rišikešā, kur brauc, principā, visi cilvēki mācīties jogu no visas pasaules. Tā ir tā kā, tā vieta, ja. Mums bija tur mērķis arī nokļūt. Vesels. Viss labi. Jā. Visi dzīvi. Jā. Lūk, tad mēs, tā ikdiena bija, diezgan skarba. Jāceļās ļoti agri. Tad ir meditācijas, viss tas kaut kāda konkrēta joga, piemēram, kas mums tur bija tajā laikā. Bija viens no jogas veidiem, āštanga kaut kāds tur vēl jogas. Tad pa vidu tur bija karma joga, kas nozīmē, ka mums bija jātīra istabiņas un jādara tādas lietas. Jā. Tad mums kaut kādas pusdienas pa vidu, tad kaut kāda mantru nodarbība, kur mantras tika skaitītas, dziedātas un tā tālāk. Tad
meditācijas, daudz meditācijas, pa dienu tur vēl bija meditācijas. Nu tā, tad vakarā kundalīni joga un vēl kaut kas, nu jāatsakot pilndienu. Jā. Nu pilndienu un tā katru dienu. Jā, katru dienu, nu bez pārtraukumiem, jā. Svētdienās bija kaut kāds drusciņi mazāks tas laiks drusciņi sev, bet principā ļoti, ļoti smags tas grafiks mēnesi, kur es arī daļēji salūzu. Jā. Tātad vispār manā dzīvē šobrīd es teiktu, nu tas ir tāds bijis vislielākais lūzuma punkts līdz šim Indijā. Kā tas ir? Kā tu to varētu aprakstīt šo lūzumu punktu? Vai vispār Tā, lai parastais klausītājs varētu saprast, ļoti grūti. To ir grūti izskaidrot. Tas bija kaut kas, ko ķermenis nespēja izturēt, sagremot par daudz slodzes, par daudz. Ir tāds vārds, nav sazemējums. Ja, kad es saprotu, ka es esmu tik ļoti tajā garīgajā pasaulē, ka man vairs nav tās zemes dzīves. Nu, es sāku, es gribu teikt, slimīgi noliegt tādas normālas darbības. Nauda man likās vispār pēdējais, ko cilvēkam vajag. Jā. Man tikai vajag sēdēt visu dienu, meditēt, un man tagad būs laime pilnīgā. Es neironizēju un nepārmetu visu skatībā tiem, kas to dara. Es saprotu tevi. Bet vienmēr sakot, ko es vēlos pateikt, es biju šausmīgās galējībās iegājis. Es biju nelīdzsvarā ar sevi. Vispār es neuzdevu tā mēneša laikā nereiz savu jautājumu, kāpēc šeit esmu, ko es gribu reāli sev. Kas es esmu? Un tas jautājums, kas tad es esmu? Vai tad es tiešām esmu tā Signi, kura sēdēs visu laiku kalnu galā un Himalajos un meditēs? Tas nav par mani. Tas ir par kādu citu varbūt, un tas viņam būs safe un labi. Bet man tas tā nebija. Un es drusciņi biju iegājusi grāvī, ļoti dziļā grāvī. Un tas tāds, manuprāt, ir tāda šī laika problēma, tas pārgarīgums vai kaut kāds tas egogarīgums, vai es nezinu, kā viņu nosaukt, bet ka tu tā kā ej pret sevi. Tu seko kaut kādam šivam vai kaut kam, bet tu drusciņi pazaudē to, ka, principā... Tu esi šeit. Tu esi šeit uz zemes. Šeit, jā, jau, lai atgrieztos. Jā, lai iziet uz zemes pieredzes. Lai iziet uz zemes pieredzes. Jo ar to intensīvo visu meditēšanu un pārējo, es biju pilnīgi tur. Es nesapratu, kas notiek. Mans ķermenis sāka ļoti protestēt. Man palika ļoti slikta veselība. Man nāca ģībieni, man tecēja asins pa degunu. Man bija tāds uz robežas, ka man ir jābrauc mājās, jo es vienkārši nevaru izturēt. Un tad, jā. Bet, protams, tas mēnesis pagāja, mēs sapratām, mēs esam mēneši šeit, mums vajag vēl kaut kur aizdoties. Un tad, jā, mēs nolēmām par Varanasi. Jā, likās, ka, ja tu esi Indijā, tā vieta ir jāredz. Tad mēs nokļuvām tur, un es teiktu, ka Varanasi laikam bija tas, kad es tiešām noģību, es tiešām tā kā, vienkārši sabruku. Man nebija spēka piecelties, es nevarēju iest neko nedēļām ilgi, es neēdu. Es atbraucu atpakaļ, es laikam sēru kaut kādu 40 kg, 35, 40 kg. Jā, es neēdu vispār. Un es nevarēju iest fiziski. Un tad es sapratu, nav labi. Vispār nav labi. Vispār nav labi. Un zinu, kā Indija jau arī ir ļoti, ļoti izaicinoša vieta. Tur ir skaļums nemitīgs, tur ir šausmīga pārapdzīvotība, netīrība, tur nav dzeramā ūdens, tur nekā nav. Apstākļi arī ir diezgan šausmīgi. Tādi, cilvēkam no Eiropas. Viņi ir briesmīgi. Un, jā, tu esi arī tāds pamests tur un nesaproti, ko tu gribi, kas tu esi. Un, jā, tad mēs vēl aizbraucām uz 3. pilsētu, uz Džaipuru. Tāpēc, ka tur bija plāns iet Vipassanas meditācijas kursu. Varbūt kāds ir dzirdējis. Jā, tā ir klusēšanas meditācija 10 dienas. Tu dzīvo absolūtā klusumā. Tu nesarunājies ne ar vienu savu to biedru. Tu nevari lasīt, tev tiek atņemts telefons. Tu nevari runāt, pat dungot istabiņā. Tu nevari vienmēr sakot pilnīgā klusumā. 10 dienas. Negluži tev atņem, tu visu atdod drīzāk. Tu visu atdod, jā. Tu visu atdod, jā. Un tu sēdi vienkārši meditē. Visu cauru dienu līdz vakaram. Es biju nolēmusi tur doties, un Elīze arī bija nolēmusi tur doties. Bet kā notika? Mēs aizbraucām uz to pilsētu, kur tas kurs darīs tūlītās sāksies. Bet es saprotu, ka es nevaru. Ja es vēl tagad 10 dienas tur sēdēšu klusumā, visdrīzāk Tvaika iela būs nākamais galamērķis. Reāli. Vai slimnīca, vai vispār mani aizvedīs kastītē uz Latviju. Ka tas bija kritiski. Es nolēmu doties uz Latviju, un Elīze palika uz Vipassanas kursu. Viņai kaut kā
labāk sanāca to visu izturēt. Un viņa ir daudz citādāk kā es. Nu, lūk, un tad es atbraucu uz Latviju. Un atbraucot uz Latviju, tur bija vēl viens kritiens, dziļš un spēcīgs. Tāds, ka tu saproti, ka tev sabrūk viss zem kājām. Jo viss, ko tu biji iztēlojies, viss, ko tu biji radījis, kaut kādu ilūziju, ekspektāciju, ir sabrucis. Viss. Es pat nekā nav. Es to negribu reāli darīt. Viens ir, ka tu meditē un ka tu jogo priekš sevis, vai arī iet uz skolēs, bet tas viss ir balansā. Tu saproti, ka tu esi uz zemes, un šeit ir fiziskās vajadzības, kā ēdiens, miegs, kaut kādas ikdienas lietas, nauda galu galā. Tā ir reāla enerģija. Tas nav jānoliedz. Tā ir svarīga enerģijas daļa. Un, es to visu sapratu. Un tad, es nezināju, ko darīt. Es sapratu, ka man jāsāk kaut kāda dzīve no jauna. Bet man nebija neko darīt, nekā darīt. Un, tu biji nonākusi atpakaļ Alūksnē? Es aizbraucu uz Alūksni, atpakaļ. Man Rīgā vairs nekā nebija. Es neīrēju nekādu dzīvokli, neko. Man naudas nebija. Vienkārši es sapratu, es nezinu, ko man darīt. Es taču biju iztēlojusies Indiju, bez maz vai man tur apgaismību atnesīs un samādhi un viss man te tagad būs. Un es tagad būšu garīgākais cilvēks uz zemeslodes un super duper. Es pārspīlēju, bet idejiski manā galvā tas bija kaut kas wow, ko es sasniegšu, un man dzīve būs izdevusies. Un tu saproti, ka nekā no tā viss vairs nav. Nekā vairs nav. Saproti, ka tu esi novests līdz pēdējiem. Un tur sākās īstais. Un tieši tā. Un kas vēl bija, ko es vēl gribu piemitināt par šo te visu, kā es dzīvoju pirms tam un kā es dzīvoju šobrīd. Ļoti daudziem cilvēkiem, kāds arī seko šīm kaut kādām garīgām lietām, viedām lietām, tad ļoti svarīgi ir nenosodīt citus cilvēkus. Jo kas man bija ieslēdzies tajā laikā, ja kāds ēda gaļu, tas ir nepareizi. Ja kāds lietoja alkoholu vai smēķēja, nē. Un galvenais, tev pat ir tāds pret viņiem tāds, kā tu vispār to var darīt. Iekšēji. Bet man liekas, tā informācija ir kaut kā tā pasniegt, jo man ļoti rezinēja, jo arī manā garīgā ceļa laikā, ka es arī sāku nokļūt tādās galējībās. Un ne tikai pret citiem, galvenokārt jau pret sevi. Tas sākums jau pret sevi. Ko man ēst, to es nedrīkst, šito es nedrīkst, tā ir jābūt, šitā ir jābūt. It kā tam būtu kaut kādas vadlīnijas un norādes. Yeah. Jo visu es to uzņēmu kaut kur internetā vai kaut kāda informācija visu laiku nāca par to, kāds un kā jābūt. Jā. Jo es saku, pirms Indijas starpostinās ar Spāniju, starp Indiju, kad es sāku visu šo absolūti jau tādā kritiskā jautājumā, es neēdu cukuru, es neēdu sāli. Es neēdu, principā es neko neēdu, atskaitot tikai svaigus dārzus, svaigēšanu, pilnīgi neko taisīt, neko vispār. Un trakākais es pieprasīju to no saviem mājniekiem. Jā. Mans tēvs, viņam garšo gaļa, es viņam pārmetu par to, ka viņš ēd gaļu. Viņš nogalina dzīvniekus, tu dari to. Es joprojām neēdu gaļu. Bet es saprotu šobrīd, ka tā ir mana izvēle. Un katrs drīkst darīt, kā viņš vēlas. Un tā lielā piebilde, kad es braucu meklēt garīgumu, atbraucu atpakaļ, un tikai varbūt tagad es sāku saprast kaut pusmilimetru no tā, ko tas vārds reāli nozīmē. Un arī tikai ļoti drusciņi apjaust tiešām, ka tas viss ir par pieņemšanu, ka tas viss ir par tādu, citu cilvēku nenosodīšanu, par cieņu, par vieglumu galu galā savā dzīvē, par balansu, par līdzsvaru, par mieru, ka tas ir tas. Un ka varbūt cilvēks, kurš, kā es tagad sāka strādāt pēc tam, tātad pēc Indijas pie manis atpeldēja brālis, kuram ir turisma aģentūra, un es vienkārši tā uz muļķi pateicu, es gribu strādāt. Man nav ko zaudēt, man nekā nav, es iešu strādāt pie tevis. Un man tiešām sanāca un aizgāja. Un tad manī sākās kaut kādā brīdī pārmetumi, ka tagad pagaidi. Es tikko nosodīju kūrortus, es tikko ar vienu mugursomu staigāju Spānijā, un tagad es atbalstīšu to, ka cilvēki brauc uz nedēļu dzert un ēst Eģiptes kūrortā un plunčāties basēnā un dzīvot max luxury lifestyle, ko es iepriekš reāli nosodīju. Jā.
Es nosodīju. Tad jau man brālis strādāja, un es brāli nosodīju, ko tas par darbu, kas tas par darbu ir. Kā tas par ko tādu var darīt? Tas ir briesmīgi, kā tu vari tirgot cilvēkiem ceļiem, ka vienkārši brauc nodzerties. Viss šitais. Un Ir cilvēki, kas tur badā mirst, un tur Jā. un tur nabadzība, un tur ir cilvēki, kam nav ko ēst, tad tu tagad uzdrošinies šitādi rīkoties, nē. Nepagāja ne pusgads, un es darīju tieši to pašu. Un, es tev teikšu godīgi, ja saliek kopā to sākumu no Spānijas un tādu līdz šim brīdim, es teikšu, viss tas ceļš, ko es esmu gājis, ir mani atvedis pie kaut nelielas nojausmas vispār tikai par to, kas tas ir, par ko man es nāk tur. vārds kārma prātā. Nu, Tādā ziņā, ka, viss, kas, zinu kā, piemēram, ka runā par reinkarnāciju, vai ne, ka mēs atnākam izdzīvot, piemēram, tu tur darīji pāri, tu atnāc un tev darīs pāri, vai ne, principā kaut kas tāds. Es nesaku, ka tā ir, bet, tā runā. Un, ka šis man atgādināja to, ka kaut kādas lietas, ka tu dari, vai, piemēram, nosodi kādu vai vēl kaut ko, tas atnāks atpakaļ, piemēram, kā šādā veidā, ka tu pati tur tagad strādā un pieredzi, kā tas reāli ir. Un tas māca to, vai ne, to pieņemšanu reālo, to visaptvarošo skatu. Tieši tā. Un tas, ko es šobrīd varu pateikt, jau sēžot šeit un jau vairs nestrādāt pie brāļa, bet jau ar savu turismu aģentūru, kā tas viss ir izgrozījies visā šajā laikā, nekad nesaki nekad. Tas ir, manuprāt, tāds zelta teiciens, ko es varu pierakstīt, es nezinu, pie sienas uzlikt, jā. Nevajag, jo mēs, dzīve šobrīd, man liekas, tik ļoti ātri mums parāda mūsu kaut kādus vārdus, domas, darbus, viss materializēs minūtē vienkārši. Mirklī, principā. Un, viss, ko es kādreiz, par ko es esmu teikusi, šito es nedarīšu, šitas būs tā, tagad es sēžu un daru tieši to. Ja? Tas ir, tāpat kā tu bērnībā es teicu, to matemātiku man nekad nevajadzēs, par nemācīšos. Un tagad, principā, man ikdiena ir skaitļi. Ja? Un tas ir tāds riņķi dancis, ja, mūsu šajā te dzīvē, un tādēļ šobrīd es esmu nonākusi pie tādas secinājuma, ka es negribu nevienu nosodīt, jo es nezinu, kur es varu būt, kur es varu nokļūt, kas ar mani var notikt, ko es varu izvēlēties. Tāpat arī pārdzīvot par kaut kādām lietām, kas tev, jau pat pēc pusgada liksies. Kas tad tas bija? Tas jau nekas nebija. Vai kaut kādas tādas lietas, teiksim, maksimāli dzīvot šajā brīdī. Esmu šeit un tagad. Ar to, kas man ir. Un es daru labāko, ko es varu izdarīt no sevis. Tāds ir tas mans rezumē par tiem visiem ceļojumiem un to tādā veidā. Ļoti skaisti. Ļoti, ļoti skaisti. Jā. Bet tā super minimāli vēl tāds pēdējais, ko es gribētu tev lūgt ieskicēt tieši par šo posmu pēc Indijas līdz savas ceļojuma aģentūras atvēršanai. Kas ir tas, kā tu ar šo visu tiki galā? Protams, tev nav jāstāst viss cīki detaļās, bet tādos lielos vilcienos. Jā, tā tad, es atbraucu no Indijas, sāku strādāt ceļojuma aģentūrā. Labi gāja, viss forši jauka burvīgi. Bet tas viss laiks tik un tā bija ārkārtīgi, es lēnām tikai spēju atgūties no tā visa, kas man bija Indijā. Pēc tā visa, es saku, vēl šobrīd, ja es pastos daudzas fotogrāfijas, man cauri iziet tirpiņas caur ķermeni. Man ir tāds, ka tas joprojām man kaut kur ir traumatiska pieredze bijusi. Vienmēr sakot, es darīju to kaut kādus mēnešus, 3-4, un tad pilnīgi nejauši, gan mistiskā veidā, bija tās, kad ceļojuma aģentūrā strādāja tās saucamās infotūras, jeb viesnīcu inspekcijas, kad tu brauc skatīties viesnīcas vienkārši, bet ar saviem kolēģiem. Un to tik tā, ka es nebiju domājis tur vispār braukt, bet man brālis pateica, un ir pēdējā vieta. Gribi brauksi? Es negribu, man depresija, man viss slikti, es negribu neko redzēt, negribu cilvēku satikt. Es saku, brauc, tu varbūt paliks labāk. Un es saku, labi, es braukšu. Un tā es aizbraucu šeit infotūrē, tad es satikos ar kolēģiem. Tur es sastapu savu šī brīža kolēģi, ar ko esmu radījis turisma aģentūru, vārdā Agnese. Un lūk, un es teiktu, ka šis cilvēks principā man atnesa kaut kādu
jaunu skatījumu, teiksim, dzīvei, jo viņi arī tāpat, viņi joprojām vada jogu un tā, ka vienkārši satikās atkal īstie cilvēki, īstajā vietā, īstajā laikā. Ja? Un, protams, vēl aģentūras ideja tajā brīdī netapa, bet mēs savukārt sadraudzējāmies, viņi man daudz palīdzēja, drusciņi man pavilka laukā no šīs te manas dziļās bedres, parādīja man šo te viss ir viens ideju, kad nav būtiski, ka tu tur tikko gāji ar to somu, un tagad tu tirgo ceļojumus. Jautājums jau ir, kas tev tur iekšā ir? Ja, kādas ir tās tavas vērtības šobrīd? Protams, ja tu iekrīt atkal otrā grāvī, kur ir tikai nauda, kur ir tikai tas, kur ir tikai šiki, kur ir tikai krūti, un viss pārējais atkal ir slikts, tas nav pareizi. Bet ja tu paliec joprojām vienkārši cilvēks, ja tu joprojām skaties uz lietām kā uz viss ir viens ideju, ka tu vari darīt jebko, un varbūt tas sētnieks kaut kur uz ielas, tu ar viņu parunāsies un iegūs daudz vairāk nekā mēnesi Himalajos, tas ir iespējams. Tas ir iespējams. Ja tas nav viennozīmīgi, bet tas ir iespējams. Un tāpēc, kad tu nekad nezini, kur tu vari sastapt kādu cilvēku, ja? un kurš tev var atnest kaut kādu jaunu iedvesmu, jaunu redzējumu, jaunus mērķus. Un es teiktu, ka viņa mani, izcēla principā laukā, pateica man principā, varbūt jādara kaut kas savs, tev ir liela ambīcija, kāpēc tu negribi pamēģināt, kāpēc tā kā. Jo man ir visu laiku tā vēlme attīstīties, ir bijusi, kā jau es jau sākumā minēju, un tā joprojām, es pastrādāju kā aģents, man pietika, ko es varētu vēl tagad labāk. Tagad es uztaisu savējo, un es jau nezinu, cik ilgi, un man šobrīd nav nekāda ekspektācija, kas bija atšķirībā no visa iepriekšējā, ko es darīju savā dzīvē. Esmu apsolījusies sev neveidot ekspektāciju. Es esmu šeit, es daru to, ko es daru, un skatos, kur tas man aizvedīs. Tā atbilde tāda, kad satiku šo cilvēku, ar kuru mums kaut kā sapasē, mēs sadraudzējāmies, un sapratām, ka viņa var iedot to, kas nav man, es varu iedot to, kas varbūt nav viņai, ka rezultātā mēs varam kaut ko izveidot kopā. Jo man ļoti maza sapratne par kādiem juridiskiem jautājumiem, piemēram, par ko viņai ir sapratne. Un atkal es esmu tāds komandas vadītājs, tāds atkal saliedētājs, tāds vienkāršais prāpa cilvēks, kurš var sarunāt kaut kādas sadarbības, vēl kaut ko, tādas lietas. Ja? Un tad mēs tā kā iedarbojamies, un tā ir tā pusi, šī tā aģentūra, un tā es te sēžu. Tā tu te sēdi, Jā, tā kaut kā. Varbūt vēl kaut ko man pajautāt, vai es tev? Vajadzētu. Man jau saka, ka vajadzētu arī vienu epizodu man, bet skatīsimies. Vajag. Jā, man ir viens jautājums tev. Jā. Un tas būs šīs dienas pēdējais jautājums. Labi. Saki, Signe, ja šodien tu būtu pēdējo dienu uz zemes, un tu zinātu, nevis pēdējo dienu, bet tu vienu dienu būtu viena pati. Vienu dienu tu būtu pilnīgi viena pati uz zemes, neviena cita nav, bet rītdien visi būs. Ko tu darītu šodien? Bet rītdien visi būs? Jā. Es neesmu mirusi. Nē, tā labā ziņa. Vienkārši vienu dienu tev ir dot iespēju būt pavisam vienai. Bez nekādiem cilvēkiem. Nekā. Un rīt atpakaļ viss ir vecajās sliedēs. Vismaz izņemot tevi. Tev šī diena paliek pieredzē. Es noteikti noģērbtos plika. Un pastaigātu pa ielu. Tāpēc, ka man, man patīk tāda brīvība kaut kāda. Tā atbilde laikam par to noģērbties plikā. Man arī grāmata saucās Kailumā tērptais. Un tas kailums kaut kur man nāk līdzi ar šo te ideju par to tīrību, par to kailumu, par to neko. Jo man vien brīdi bija tāds labs teiciens, man prasa cilvēki, kas es esmu, saku nekas. Bet nevis tajā nozīmē, ka nekas kā niecība, ka cilvēks, ka es jau nekas neesmu. Ne tā, ne. Bet ka es esmu nekas, principā, par to nekas visu lielo, nekas un jebkas, par to visu lielo zemeslodi, pret dabu, pret visām šīm milzīgām lietām, kas mums ir apkārt. Tas ir vienkārši viens cilvēciņš, kurš te kaut kādu nogrieznīti pačāpos un čau, Tāpēc atbilde par to vienu dienu es noteikti maksimāli izbaudītu to, ka es varu būt kaut kādā veidā kaila visās kaut kādas izpausmēs. Es nezinu, es ietu uz jūru, kur nopeldētos pa pliko, nevis nūdist pludmalē, bet parastajā. Vai es visdrīzākais,
izdarītu kaut ko vēl tādu, varbūt crazy, traku, es noteikti nesēdētu un netirgotu ceļojumus tajā dienā. es noteikti ietu ārā un baudītu kaut kādu dabu un elpotu. Izbaudītu to, ka uz zemes nekā nav, ka mašīnu nav klusumu. Es klausītos klusumā, man ļoti patīk klusums. Nu, tādas lietas es noteikti kaut kā tā izdarītu. Neko vairāk jau es nevarētu izdarīt, baigi, man liekas. Nu. Pa vienu dienu. Aizlidot es nekur nevarētu, jo lidmašīnas nestrādātu, jo nebūtu piloti. Tu varētu mēģināt būt pilots. Es varētu mēģināt būt pilots, vienīgi iekāpt lidmašīnu. Tas varētu būt vēl kaut kas, ko varētu darīt. Bet es nomirtu tajā dienā, jo es nemācētu lidot. Nekas, varbūt tu būtu atpakaļ. Varbūt. Nu, jā, tā kā kailums būtu tas mans vadmotīvs. Būt maksimāli patiesam un īstam. Jā, rezonē un jā, ļoti rezonē un paldies tev liels, Signe. Un ko tu darītu? Tev ātri jāpasaka tikai, ko tu darītu. Man liekas, kaut ko līdzīgi īstenībā kā tu. Kad tu stāstīji, jā. Nu, vienā epizodē vēl Edgars teica, ka viņš mēģinātu dabūt daudz naudas. Iespējams, varbūt es arī to darītu, bet tas nav tas, kas man nāk prātā. Man vairāk rezonē tas izģērbties kailam un iet peldēties, ka neviens nelamā tevi. Ko tu te iedomājies? Pliks tagad peldēties. Jā, bet man liekas arī kaut ko tādu. Noteikti elpotu. Man patīk izbaudīt elpu, kad pilnīgi nekas netraucē. Es iztēlojos reiz kaut kur vārtamies. Kaut ko tādu, nezinu, netīri, ļoti dīvaini darītu. Jā, es arī. Mēs varam izvēlēties to dienu vienkārši kopā. Mēs varam darīt vienādas lietas. Jā. Paldies. Liels tev paldies, Signe. Es domāju, zem video es palikšu apakšā noteikti tavu grāmatu, jo viņu kaut kā es varu Jā, un dziesmu arī tu vari. Dziesmu un visu salikšu zem video. Jo viss tas ir tapis, pieredzes rezultātā. Tur viss ir tas mans kailums izlikts iekšā vārdos. Jā, tas ir tas, ko es arī nesen sāku atpakaļ apzināties, tā teikt, kad dvēsele runā, caur tādu mākslu. Tīpaši, rakstīšanu un mūziku un visu. Un man vienmēr vairāk bija tā zīmēšana un tad tā deja, un tu saproti, man tā patīk rakstīt. Jā. Un iepriekš es tā kā nedaudz gāju nost no tā, jo man likās, kā neko nepasaku, bet īstenībā jau es pasaku visu to dvēseles, to, ko es gribu pateikt, vienkārši tādam analītiskam prātam, tas ir tāds, kas tas vispār ir. Tā ir lieliska meditācija, man liekas, katram, jo tas viss man arī ir tapis laikā, kad man bija ļoti smagi. Un kad tu esi pilns ar to, tas pilns trauks, un tev ir jāizlaiž kaut ko tas viss ārā. Jā. Un tad tas iznāk laukā, un tiešām reizēm tādos poetiskos kaut kādos veidos, ka tu pat īsti nesaproti, no kurienes tas nācis ir, bet tas ir tu. Un tas ir ļoti svarīgi, tas ļoti labs meditācijas veids. Vispār cilvēkiem meklēt savus veidus, kā nevis lasīt, tad tā ir pareizi, bet ko es jūtu, ko es gribu darīt. Varbūt tas būs kaut kas tāds, ko pat neesmu iedomājies. Man liekas, ļoti, 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 ļoti brīnišķīga epizode. Man tiešām prieks, ka tu esi atnākusi, un es izjūtu ļoti, kā es sāku arvien vairāk mīlēt šo projektu, jo tie cilvēki, ko es satieku, un viss, ko man ir iespēja dzirdēt, tas ir tik skaisti, bet man ir vēl viena lietiņa tev. Vēl divas lietiņas. Jā, mums ir atbalstītāji Gardu Muti, un viņi atbalsta šo projektu, līdz ar to viņi mums dod un dāvina šādas dāvaniņas viesiem, lai jums ir iespēja baudīt Gardu Muti. Tīra Latvijas garša. Jā, superīgi, paldies tev liels un dabīgi. Paldies. Un ne tikai mums ir vēl kaut kas dabīgs, kas ir Mēs par dabīgo. Jaunie sponsori plūkt. Un šeit tev būs ugunspuķes tēja. Cik forši. Ugunīgi, tā kā man. Jā. Ugunīgi. Jā. Paldies, liels paldies. Lai tev baudās un lai dzīve turpina pārsteigt un šis brīdis būtu tas svarīgākais. Paldies, ka tu mani uzaicināji arī. Man ir vienmēr liels prieks parunāties ar foršiem cilvēkiem. Un ja kaut kas vērtīgs un var paņemt kaut ko līdzi sev, tad vēl labāk. Jā, noteikti. Paldies. Paldies. Čau! Čau!